Labdien! Labdien! Es jūs iepazīstināšu ar savu kolēģi, tātad fitnesa treneri, uzturu speciālisti, nutriciologas. Uzturu speciālists neesmu. Labi. Tik no savas personīgās pieredzes. No personīgās Nediplomēts. Nediplomēts. Tas arī reiz, ne? Bet zini, ko ēst un kā pareizi ēst un šķīvja proporcijas, jo tu esi ļoti saistīta ar insulīna rezistenci. Jā, attiecīgi pati visam esi gājusi cauri, bet, Roland, būsim atklāti, kā es vienmēr saku, tev ir tik daudz diplomu, kad varētu izlīdzināt viesistabā tāpēc. Tāpēc, un kā arī tātad fitness trenere, kustības trenere, nutricioloģijā jau esi ļoti zinoša, esi izvadījusi cauri daudz savus klientus, partnerus, tā kā Rolanda Kasjūda. Visi zāli. Visi atbildē, piesies kā. Un mani sauc Velta Gūtmane. Jā, es esmu vienkārši Velta Gūtmane. Nē, tu neesi vienkārši Velta Gūtmane. Sāc lielīties. Šo to zinu. Tu esi nutriciologs ar cik gadu stāžu? Būs 15, jā? 15. Konsultē profesionālus sportistus. Izvada viņus sacensību procesiem cauri. Vai ne? Jā. Palīdzi ļoti daudziem cilvēkiem ar savu zināšanām. Jā. Jā. Un vienkārši krut. Jā, un es esmu praktiķis. Es esmu vienmēr par praksi, es esmu praktiķis. Un ko tad mēs šodien pastāstīsim? Mēs šodien pastāstīsim par veselības koncepciju. Faktiski mans novērojums šos 11 gadus, ja mēs pārzinām veselības koncepciju savās mājās, ja mēs viņu ieviešam savā ikdienā, mīļie draugi, jums var pateikt, iekaisumu procesi vai kaut kādi veselības jautājumi faktiski noņemās no dienas kārtības, vai ne? Jā. Un galvenais, kas noņemās no tā panika un bailes, kas tagad būs. Jo es zinu, pēc šīs koncepcijas jau 8 gadus dzīvē, viņi man dzīvoja ģimenē, viņi man ir. Man nav bailes, kad saslims bērns, jo es jau zinu, ko darīt, kā ko darīt. Es jau zinu apmēram, ko darīt ar sevi. Tu jau jūti, jau izproti to ķermeni jau pēc simptomiem. Tu jau sāc saprast, un lielākais plus ir tas, ka bieži vien tu nemaz neaiziet līdz tai slimošanai, jo tu jau zini, kā noreaģēt uz pirmajiem simptomiem, uz pirmajām sajūtām ķermenī. Tā kā tas tāds reāli drošības instruments, man tā liekas, ir, vai ne? Tieši tā. Katram priekš sevis, kā saprast, kā uzturēt to veselību un kā būt vispār veselam. Tieši tā. Tātad tie būs 3 soļi. Pirmais būs detoksikācija, par ko mēs stāstīsim. Būs parazitoloģija, par ko mēs stāstīsim. Būs limfa un šūnu uzturs. Zaratraktīrīšana. Jā, tas pie parazītiem, visi pie parazītiem būs zaratraktīrīšana, tad tāda mums būs, šī ir tā veselības koncepcija, un mēs vienkārši maksimāli ātri mēģināsim iztirzāt. Tātad pirmais, ar ko tad es saku, ar detoksikāciju. Kāpēc tad mums tas ir nepieciešams? Kā? Tātad, principā jūs saprotat, kad mēs dzīvojam lielpilsētā, mēs dzīvojam vidē, kur attiecīgi ir ļoti daudz toksiskās slodzes. Mēs esam nervozi, mēs ēdam fast foodus. Tas veicina intoksikāciju. Tātad ir toksīni, ir ūdenī šķīstošie toksīni un taukoši šķīstošie. Un šie visi toksīni attiecīgi ir mūsu organismā un veido šos iekaisuma procesus. Patiesībā organismā ir 6 piesārņotības tipi. Ja jums jau ir nogurums un jūs jau nevarat no rīta pamosties, skaidrs, tad jums jau ir 3. piesārņotības tips. Un tad attiecīgi, diemžēl, 7. jau ir onkoloģiskās pazīmes vai jau saslimšana. Tad ko darīt? Pirmais, ko mēs ņemam tālāk, lai tiktu galā ar šiem toksīniem, kas ir mūsu organismā, mūsu ķermenī, mēs lietojam tādu produktu kombināciju kā Coral Detox. Ja gadījumā jums ir
ja jums ir problēmas ar ārkārtīgi lielu stresu, tad mēs jau aizkadrā arī runāju ar kolēģi, tad ļoti svarīgi ir salabot virsnieres. Tad jau jūs varat šai programmai ņemt klāt Protivity Ultra un Grifonī, kas salabos jūsu virsnieres, lai kortizola padeve sāktu normalizēties un līdz ar to jūs savu organismu nesaskābinātu. Un kas tad ir šajā Coral Detox programmā? Un labāk būtu Coral Detox Plus, un izstāstīšu, kāpēc. Pirmām kārtām šeit ir dzīvs ūdens. Dzīvs ūdens, tātad ūdenim ir konkrēti parametri. Zemes virsmas spraigums, oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, paleo atmiņa. Dzīvs ūdens nav tas, kas ir nopērkams veikalā vai to, ko mēs ielējam pa krānu. Šo vispār opciju es jums ieteiktu izslēgt, jo ir ļoti daudz dažādi netīrumi, piesārņojumi un tā tālāk. Es pāris video esmu arī atradusi, ko nozīmē pa krānu dzert ūdeni. Mēs vienkārši sevi iedzeram visas baktērijas un dzīvās šausmas sevi iekšā. Tāpēc dzīvs ūdens. Citā video mēs noteikti pastāstīsim, kā viņu lietot, kā pareizi viņu pagatavot, tas ir svarīgi un kuros brīžos lietot. Bet ir jāzina, ka no rīta 640 ml šī dzīvā ūdens. Vēl šajās iekšā kastē ir H-500 kā antioksidants. Tas ir skābeklis mūsu ķermenim. Šis skābeklis dod enerģiju, jaudu, izvada visu lieko no mūsu organismu. Viņam ir šī mīnusa zīme un līdz ar to viņš spēj ar šiem elektrodiem neutralizēt elektrodus, kas ir ar pluszīmu, kas ir brīvie radikāļi, attiecīgi no saules, no ēdiena, viss, kas mums nav derīgs mūsu organismā, viņš viņu sasorbē un izvada ārā. Lecitīns. Lecitīns ir neaizstājamā taukskābe. Lecitīns ir žults dzinējs, un tas ir tāds nākamais solis uz parazītu iznīcināšanu, jo, ja mums ļoti labi strādā žults ceļi, tad attiecīgi ļoti labi arī viņi iznīcina parazītus. Tad lecitīns, kā arī asimilators sastāvā. Asimilators ir ferments. Asimilators ir ferments, kas palīdz pāršķelt, sašķelt, pārstrādāt mums ēdienu. Un visa šī kombinācija izvada ūdenī un taukos šķīstošos toksīnus. Un, ja es pieminēju plusu, tur ir klāt alfa, kas vienīgā zina nieru kodu, jo tad, kad mēs sākam dzert dzīvu ūdeni, tad nierēm ir nedaudz papildus slodze un nieres attīrās, tas ir normāli, un nierēm ir jābūt ļoti labā kārtībā, jo nieres veicina, balansē šo skābu sārmu līdzsvaru. Ja mums ir problēmas ar nierēm, mēs nevaram iegūt sārmainu vidi, kas ir ļoti svarīga, principā, lai mums nebūtu iekaisuma procesa mūsu organismā. Un ir pentakāns sastāvā, kas attaisa mazos kapilārus un uzlabo mikrocirkulāciju. Tieši sirsniņai, galvai, jo mums mazo kapilāru sistēma ir tik gara, ka to varētu aptīt 8 reizes apkārt zemeslodei. Tāpēc spriediet paši. Nu ko, aicinu kolēģi uz nākamo komplektiņu pastāstīt. Uz nākamo komplektiņu man vienmēr ir gods stāstīt par šo tēmu. Par šo tēmu, tā ir parazītu tēma. Jā, parazīti, lai kā mums negribētos atzīt, bet viņi mūsos ir. Viņi ir visos. Mēs tā kā esam uzlikuši to, ka tas ir uz mūsu dzīvnieciņiem tikai, bet nemīļiet, tas viss notiek arī mūsos. Un, ko es parasti saku, nav vērts dzert reāli dārgus krūtus vitamīnus, ja tev nav, kā lai saka, izdzīti šie parazīti vai attīrīts zarnutrakts. Pretējā gadījumā nav nekāda tolka dzert tos dārgos krūtos vitamīnus, kolagēnus un visu pārējo, jo vai nu jūs nobrūsat šos te parazītus, vai nu jums vienkārši tas neuzsūksies. Tāpēc ir šie 3 soļi, lai pēc tam jūs varētu uztankoties ar reāli krūtiem vitamīniem un jums no tā būtu rezultāts. Nevis tikai jūs viņus dzertu, bet būtu arī rezultāts. Tātad par pretprastāro paku.
ir divas pakas. Tātad par parazītiem, kas tie vispār tādi ir? Visiem liekas, ka tie ir tārpi, ja? Bet te ir jāsaprot, ka parazīti ir vesela grupa. Tās ir sēnes, baktērijas, vienšūņi, arī šie paši tārpi saucamie. Tur ir ļoti daudz sugas. Un ko mēs parasti mēs aprobežojamies tikai ar tārpiem un aptiekās nopērkamajiem šiem te prettārpu produktiem, kas mums tur ir, ja golīgs, nezinu, Helmintoks un kaut kas tur vēl, bet mīļie, palasiet pirmkārtām blaknes, jo viņi izraisa arī blaknes. Ko mēs te piedāvājam? Mēs piedāvājam senā aizmirstās metodes, jaunās kurpēs, ja tā var teikt, ja? Tātad rūgtvielu kompleksu. Tie ir divi. Viens ir diez vai jūs sapratīsiet, kas tur rakstīts. Parašilds vai parašilds plus. Ja? Te arī es arī vienmēr iesaku ņemt plus pakas, jo viņas ir, kā lai saka, bagātīgāks un aptver lielāku to spektru, tās problēmas spektru. Tātad, no kā ietilpst šīs te pakas? Tur ir sakomplektēti dažādi rūgtvielu kompleksi, respektīvi, ko mēs izdarām? Mēs izdarām ar kapsuliņu palīdzību to pašu, ko mums agrāk vecmāmiņas darīja. Ja? Piemēram, tur vērmeļu tējas, kas tur vēl bija kaut kādas šitās bērza mizu tējas vai kas tur, kaut kādas šitās visas. Mēs nevis uzbrukam tam ķermenim ar ķīmisku tableti, bet mēs radam apstākļus, kuros mūsu organisms, tādus apstākļus mūsu organismā, kā šiem parazītiem negribās tur dzīvot, un viņu labprātīgi piespiedu labprāt kārtā pamet mūsu organismu. Ja pēc statistikas skatās, cik procenti bija 90 ar kaut ko? 90% ar kaut ko diagnožu ir saistīts tieši ar parazītozi. Tieši ar parazītozi, un tāpēc man te neliekās bišķi kopā, kāpēc mēs ārstējam diagnozes, ja mēs varam atrasināt cēloni, padzenot šos te apakšīrniekus. Tā kā ilgst viena programma ir mēnesi, otra ir 2 mēnešus, un strādā kompleksi kopā gan uz bakteriālo fonu, šo te mikrobioma stabilizēšanu, gan uz tārpiem, uz sēnēm, kandidām un visu pārējo. Tā kā tas tāds komplekss, ka mēs ļoti smuki visus parazītu veidus varam no sava organisma dabūt ārā. Un šis ir tīpaši tiem, kas ir atkarīgi no cukura, nevar savākties kūkas, bulkas, cepumi, konfektes, šokolādes. Jāizdomājas, kas jums to visu prasa. Ja? Tātad, nākamais mums ir trešais solis, te, ka mēs esam sagatavojuši organismu uz... Pastāstīšu vienu svarīgu momentu. Kāpēc pirms parašilda obligāti jābūt ir detoksam? Tāpēc, ka detoks sagatavo mūsu organismu, nākamajam solim sagatavo mūsu izvadu sistēmas, nieres un aknas, lai viņas varētu pēc tam funkcionēt, jo kas notiek? Tad, kad notiek parazītu galināšana nost, viņi izraisa ļoti lielu toksisku slodzi, tīpaši sēnes. Ja? Kā mums vienās mācībās teica, bet tā bija tieši pa pretsēņu programmu, ja jūs pie pretsēņu programmas liekas, ka jūs mirstat nost, priecājieties, jo kāds jūsos nomirst. Tā kā tur var būt lielas galvas sāpes un sliktā, tad, ja jūs neesat iepriekš sagatavojuši, šī programma var būt ļoti smaga. Un vēl smagāka nākamā, par kuras runāju, zarnu traktā tīrīšana. Te mums arī ir dziļā zarnu trakta tīrīšana. Tātad, kola vada plus izstāsta kā gurts, bet jūs sapratīsiet. Tātad, kāpēc zarnu trakts ir jātīra? Pirmām kārtām, visi mēs esam lielu daļu dzirdējuši par bioplēvi. Tas arī ir mūsu organismā parazītu radīts. Tātad, ja mēs saprotam, ka zarnu traktā mums uzsūcās visas šīs te vielas, tu tā klausies, tā kā nebūtu dzirdējusi.
samulsinājumi. Tātad, zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes, ja? Viss, kas notiek mums te, notiek arī te. Tātad, tur arī notiek visu uzturvielu uzsūkšanās. Tas ir, tāds reāli pamatīgs, svarīgs orgānu sistēma mums, no kuras pa lielam viss ir atkarīgs. Visas problēmas sākās no zarnām. Ja? Tad šī programma palīdz tikt mums, ja mēs saprotam, ka tas zarnu trakts viss ir noklāts tādām mazām bārkstiņām, un tās bārkstiņas aizaug ar to bioplēvi, un vai arī mums ir caurlaidīgo zarnu sindroms, ja, ka tur jau ir parazīti jau savas korekcijas izdarījuši, ja, un ka viss nepārstrādātās pārtikas molekulas iet, asins ritē pa taisno, alerģiskas reakcijas taisno. Tad iztīrot šo zarnu traktu, šīs bārkstiņas ar šo programmu, iztīrās un uzsūkšanās spēja notiek daudz labāka. Tā kā visiem tiem, kam ir mūžīgās D vitamīna neuzsūkšanās, dzelzs neuzsūkšanās, pirmais ir jāsaprot, jāuzdod jautājums, kur tas dzelzs paliek un kāpēc viņš neuzsūcās. Un te ir arī atbilde par šo plus, kur tas dzelzs paliek, un te ir atbilde, kāpēc viņš neuzsūcās. Ja? Tā kā sastāv viņas no 2 nedēļu. Šobrīd gan ir ar 3 veidu kolovadas, ja šī ir tāda klasiskā mūžīgi mūžos no pašiem pirmsākumiem kāda bijusi, tagad ir jau atvasinājumi tiem cilvēkiem, kas saprot, ka viņi tomēr nevarēs, jo te ir viens posms, tieši tīrīšanās posms ļoti svarīgs, ka mēs nelietojam pārtiku 4 dienas. Un mēs lietojam vienkārši tādus pulverus, kas mums dod šo te sāta sajūtu, kas tīra šīs te bārkstiņas. Ļoti svarīgs process te ieslēdzās autofāgija, kad organisms spēja pats visus iekaisumus, visu izdarīt, jo mēs ar pārtiku imūnsistēmai netraucējam. Un imūnsistēma šajās 4 dienās var visu izķert un visu neutralizēt, kas mums organismā ir par apgrūtinājumiem. Tātad ir plus programma, kad ir šīs te 4 bez uztura dienas. Tad mums ir light. Tā ir tāda programma, kur var ēst. Bet viss ir pārsvarā, ja godīgi es viņu neesmu gājis, tūlīt viņu iešu. Tur var ēst, bet pārsvarā viss ir vegāns, veģetārs, ja, tāds viegls uzturs. Un tad ir green. Šī ir miksētā paka, kur ir pulverīši, kuros drīkst ēst un kuros nedrīkst. Tā kā katrs var pēc savām iespējām izmēģināt, ir kas iet uz pilnu banku, ir kas tikai taustās un sāp, un ir kas šaubās. Tā kā visiem cilvēkiem var piemeklēt konkrēto paku. Tātad, kas vēl? Man liekas, ka es te visu pastāstīju, ne? Jā, tu te visu pastāstīji, un var iet kaskādas kolovadas. Es šobrīd esmu kaskādas posmā, kaskāda 2 kolovadas pēc kārtas, piemēram. 2 vai 3, tās saucās kaskādas. To mēs tūlīt mēģināsim. Jā, es jau esmu procesā, bet kaskāda ir laba. Nākamais varbūt tās es ātri 3 vārdos pastāstīšu par limfu, jo ir jāsaprot, ka limfātiskā sistēma tā ir vesela zinātne. Limfoloģija tā ir tiešām ļoti brīnišķīga, izcila zinātne, un kas ir jāziņo, pēdējā laikā es saskaros ar ļoti daudz dažādām Hodgkins limfomām. Tātad, kas notiek? Limfa ir mūsu kanalizācija, taču tā ir mūsu baltā dzīvības upe. Es pat teiktu, ka tā ir otrā asinsrite, jo, ja mēs pastamies, kā mums organismā iet asinsrites loki, tieši tāpatās iet arī mums limfa. Tā tas arī ir, taču ja mums asinsrites lokus arteriālo un venozo pumpē sirds, un padomājiet arī, man patīk tas vingrinājums, kad mēs ieliekam roku un visu laiku pumpējam, un šādi mums pumpējās sirds, un iedomājieties, ja mums ir biezas asins, skaidrs, ka mums sirds nevar uzpumpēt, tāpēc mums ir nepieciešams šis detoks, ar ko mēs sākam, lai atvieglotu visu asins riti, jā, lai viņas sašķidrinātu asins un process sāk notikties. Tad limfātiskā sistēma attiecīgi ļoti daudz skatās nāk caur ādu, tad šeit locītavu vietās, kājās,
ekzēmes, dermatīti, visi, principā tas ir sēnes, kas nāk ārā pa jūsu limfātisko sistēmu, jo jūsu organisms jau ir tik pilns, un diemžēl šobrīd tas ir maziem bērniem, un arī šie visi, ko mēs stāstam, protams, ne kolavadas, jā, bet tīrīšanās, tas viss ir piemērots arī bērniem. Bet to individuāli varat sazināties arī ar saviem treneriem, bet tas viss ir ļoti svarīgi. Ir 2 veidi, kā tīrīt limfātisko sistēmu. Ir īsā 15 dienas, tā ir vesela programma, kur ir iekšā sorbens alfa-alfa, lecitīns kā žūts dzinējs, lakrica un limflow. Tur ir vesela schēmiņa, solīt pa solītim, kā viņu lietot. Taču es varu pateikt godīgi, kad man izcili strādā un izcili patīk mēneša limfas kurs, kur attiecīgi tā tad ir ēdienkarte. Šo mēnešu kursu mums ir sagatavojusi un iedevusi mūsu doktore Olga Butakova, kuri mums ir arī bijušas speciālas apmācības, un attiecīgi tā tad ir šis ēdiens, kuru mēs varam ēst, kas nebiezina limfātisko sistēmu. Pretējā gadījumā nav vērts tīrīt limfu, ja mēs iekšā visu laiku liekam savu ierasto ēdienu. Apgrūtinājums, tad mēs pie šīs limfātiskās sistēmas netiekam. Limfātiskā sistēma tīrās pēc visiem šiem soļiem. Jo pretējā gadījumā, ja ir netīrs zēnu trakts, mēs pie limfas tikt nevaram. Tātad ēdiens, konkrēti produkti un konkrēta dienas grāmata, schēma, soli pa solim, kā mēs ejam. Tas viss mums ir apkopoti dati, tos, ja interesē kādam, mēs attiecīgi nosūtam. Visas tūskas, arī tas pats nogurums, aizlikti deguni, sīnusi, galvas sāpes, vairogdziedzers, autoimūnās saslimšanas, artrīti, kā jūs teicu, visi īti, artrīti, dermatīti, tā ir konkrēta sēne, kas ir kur lokalizējusies, jā, kam tas ir kaulu sistēmās, jā, un attiecīgi, jo kaulu sistēmas tīpaši ir svarīgi, ja jums jau sāp mugura vai ir proturūzijas vai disku trūcis, tad ir skaidrs, kad ir jātīra limfātiskā sistēma, jo kaulu sistēmas barojās no limfas. Ja iekšējie mīkstie audi, iekšējie orgāni mums barojās no asinsrites, tad attiecīgi šīs sistēmas mums barojās no limfas. Un ja limfa mums ir netīra, tad mēs te nevaram runāt par kaut kādām labām kaulu sistēmām un labi pabarotiem kauliem. Ja? Tad ir krakšķi un brakšķi un sāp un nevar iztaisnot muguru. Un stīvs un līgs un vispārējais. Tieši tā. Tātad ir šis limfas tīrīšanas process, kas ir ekstra svarīgs. Un viens, protams, no maniem arī tādiem mīļākiem procesiem ir atjaunošanās. Šūnu uzturs. Šo nedrīkst izlaist. Nekādā ļoti daudz grib tikai tīrīties. Es tā skaitā tāda bija kādreiz. Tikai tīrīties, bet, kad tu esi iztīries, tev ir jāsaliek arī viss nepieciešamais atpakaļ un arī jāpabaro tas organisms. Tieši tā, jo tur, kur mēs ir īpaši kolavadā dziļajā zēnu trakta tīrīšanā, tad, kad ieslēdzās šī autofāgija, ko Rolanda arī minēja, tajā brīdī organisms izņem ārā, izvada ārā šūnas, kas neatbilst konkrētiem parametriem. Jo mums organisms zina, kādai ir jābūt šūnai, kādai ir jābūt veselai šūnai, tad organisms tajā brīdī atgriežas pie sevis pirmsākuma. Un viss sliktais tiek izvadīts ārā, un tad daudz cilvēku pēc kolodām jūt, kad viņam gribas papildus ēdiens. Protams, mums ir nepieciešams būvniecības materiāls, un jūs iedomājaties, jūs noārdat māju līdz pamatiem, protams, ka jums vajag materiālu, no kā viņu uzbūvēt. Un manā skatījumā šūnu uzturu matrica ir jāzina katram savā ģimenē kā reizrēķins. Tātad tās ir 28 aminoskābes. Ja, 28 aminoskābes. Kas tad ir aminoskābes no ēdiena? Tie ir pākšauki, tā ir gaļa, bet es parasti tātad pēc šīs šūnu uztura kā aminoskābes iesaku Protivity Ultra. Protivity Ultra ir kristāliskā rēžģa aminoskābe, kas uzsintezē visas šīs 28, jo mums ir neaizstājumās, daļēji aizstājumās un aizstājumās. Ja? Un kas tad ir šīs aminoskābes? Tātad Protivity Ultra.
kristāliskā režģa. Un principā ir jāsaprot tas, ka šis aminoskābu režģis viņam ir jāizveidojās, jo tieši uz režģa šīm krustcelītēm uzsēžās vitamīni. Piemēram, B grupa, jā. Tas pats dzels. Tieši tā, jā, dzels. Un par ko daudz nerunā arī, kad pie dzels, tā kā trūks dzels, neviens nenodod kopīgo olbaltumu. Jo, ja jums pietrūkst aminoskābes organismā, tad jums nav taksiskas šo dzelzi. Nav taksiskas aizved šo dzelzi līdz šūnai vispārībā. Tieši tā, un ir jāsaprot, ka ja nav šis aminoskābu režģis, attiecīgi tātad iedomājieties, ka šeit nav šī sintēze, viss konkrētais vitamīns nav. Viņš vienkārši nav. Ļoti bieži viņš asinsritē, piemēram, tur B grupa ir debesīs, ja, bet šūnā viņš neiet. Viņš nenostrādā ķermenim par labu. Jo nav šis transports, kas aizved, viņš pa asinīm vienkārši maisās. Un tas pats arī pārspīlē to D vitamīnu. Ja? Tā kā tur ir konkrēti jābūt schēmai, kā tas viss process notiek. Tātad aminoskābes, tas ir pirmais, un tas ir principā būvniecības materiāls. Pamats, no kā mēs būvējamies. Protams, var likt klāt kolagēns, var likt klāt biluronu, kas arī ir kā hialuronskābe, hidrotīdu sulfāts, lai atjaunotu visas locītavas, jā, tas arī tam vieta tur ir būt pie atjaunošanās, jo bilurons ir gan kā šis ķieģelīts un attiecīgi aizpild to ķieģeļa karkas, ja mēs pa kaulu sistēmām visām runājam, audiem, saista audiem, jo mēs sastāvam no 4 tipu saista audiem, jā. Tātad Protiviti Ultra. Nākamais ir neaizstājumās taukskābes. Tie ir visi tauciņi. Mēs jau sen vairs neēdam uzturu tādu, kāda mums vajadzētu. Kādā viņam vajadzētu. Jā, tur ir kārtīgs foršs kāda speķīts, vai zivtiņas, treknās. Visas, jā. Jā, tāds mums nav. Arī manā uzturā racionā tas nav. Un šobrīd ar tām zivīm, kas ir mums, tu nemaz nevar viņas uzņemt. Jā. Tas arī tā kā tāda neliela piebilde. Tāpēc ir lecitīns, omegas. Vienu no, nevajag visas, vienu no, jā, planktons, planktonu eļļa, jā, man ļoti patīk planktonu eļļas sievietēm, pēc 40 ciklu izmaiņiem planktons ir vienkārši... Jā, jo viņš arī hormonālo kārtoros. Un ideāls visiem, kam ir arī ar insulīnu problēmas. Jā, arī planktons, un man ļoti patīk haizivsakneļa. Haizivsakneļa jau no seniem laikiem iedzimieši. Viņi izmantoja pret iekaisumiem dažādiem viss. Ja kaut kāds iekaisums vēl jūsu ķermenī ir palicis, tad haizivsakneļa palīdzēs. Varat kādas divas eļļas kombinēt, piemēram, planktonu un omegu. Ja, šīs kombinācijas, protams, arī ir iespējams, viņas var kombinēt, bet tās ir neaizstājumās taukskābes, kas obligāti kam ir jābūt. Tad ir, protams, dažādi vitamīni, kas no kurām, vai nu tā ir B grupa, ko mēs liekam klāt, ja? Magnīs noteikti, ja? Magnīs liekās klāt, lai atjaunotu visus kaulu struktūras. Man patīk ļoti aktivīns, tur ir Peru bišu matīšu piens, ja? Aktivīns ir super labs produkts, ja? Var Aqua Ox, Cirkufit, kur ir sakombinēts. Ir mums arī Ultimates speciāli vitamīnu kompleksus, kur attiecīgi var vai nu, piemēram, spirulīnu, kam trūksta dzels, ja? Tad... Tur jau tad pie atjaunošanas katram jāstāsta ir individuāli, kur tad ir ar kuru problēmu, tad viņš ir atnācis, tad to tur atkal sāk padziļināt, skatīties tieši pie barošana. Bet tas ir arī vitamīni, tad ir Protiviti ir obligāti, bez tā mēs nekā. Neaizstājumās taukskābes, tas ir obligāti, bez tā mēs arī nekā. Vitamīnus mēs pielāgojam un ir vēl obligāti nepieciešams fermenti. Bez fermentoloģijas nekas nenotiks. Fermenti tas ir imūnās sistēmai, jā, imūnai sistēmai palīgs. Tas ir asimilators, enziprēms uz doto mirkli, kas ir vai papāja. Tur arī jāskatās, kas no kuram. Un, protams, mēs klāt varam pielikt arī mikrobiomu atjaunošanai, vai tas ir metastiks, vai tās ir superflora labās baktērijas, ja? Vai nu patabiotikas, kas ir jaunākais produkts. Attiecīgi mēs visu mikrobiomu, visu zemi traktu funkcionalitāti atjaunojam. Un tā kā
vienkārši savu ķermeni uzbūvējam no jauna. Principā šādi arī darbojās veselības koncepcija. Jā, un viss tas notiek tieši šūnu līmenī. Izskalojām šūnu, attīrījām, pabarojām. Un tas arī ir, tā arī ir tā koncepcija, pēc kuras mēs dzīvojam. Iztīrījām, padzirdījām, iztīrījām un pabarojām. Jā. Un viss. Un, protams, vēl viens solis ir aizsardzība. Tur jau mums katram pašam ir jādomā, jo man patīk viens teikums, ar to mēs arī gan jau ka beigsim. Tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet tur, kur nemēslo. Tā kā ar tādu mēs šo video varētu arī beigt. Paldies! Lai veicās!